Sveicināti apkārt studijā, dārgie klausītāji un skatītāji. Šodien mēs esam ar īpašo viesi Niklau Mičuli, satura veidotāju jaunieti, kas darbojās sociālo tīklu sfērā. Sveicināti! Čau visiem, kas klausās, skatās. Jā, daudziem ir dzirdēts vārds influenceris pareizi, un par to arī veidojās daudz dažādi aizspriedumi, mulsinājumi. Kāds ir tavs skatījums, piemēram, uz vārdu influenceris? Man absolūti nepatīk vārds influenceris, kad rīktīgākā, jo konkrēti, satura veidotājs izklausās, man liekas, bišķiņ labāk. Influenceris, pamatā vispār anglicisms vai ne? Influencer, tā kā marketing, visas tās lietas. Kaut kāda tāda dīvaina notstāde, tāda piegarša tam visam velkās līdzi, man liekas, kopš gadiem apakaļ Latvijā tas tikai ienāca. Jā, kopš izveidojās tas stereotips, ka jebkurš sadarbojās komerciāli ar kādu varbūt influenceris, un tad uzreiz zūd tā robeža starp kvalitāti un marketingu no sērijas, no tādām lietām. Jā, man prieks, ka tu identificējies kā satura veidotājs, tas ir forši. Par tiem pašiem influenceriem, vai ne? Paturpinot, ka kā vispārībā sāk lietas, kad cilvēki man saka, es gribu kļūt par influenceri, gribu veidot saturu, darīt lietas, un es saku, man vienmēr ir tāda analoģija. Tas ir iztēlēs, tas kaut kāds pavārs, vai ne, labi dziedātais, nezinu, pavārs tur. Tu vispirms kļūsi par labu pavāru, un tādu tikai tu izdomāsi izlaist pavāru grāmatu pārdot. Un tad ir tāpat analoģija, ko es saku cilvēkiem internetā, ka tev nevajag kļūt par satura veidotāju vienkārši satura veidošanas pēc, tikai tāpēc, ka tur kaut ko nopelnīt vai sadarboties. Tam jānāk ir tā kā organiski, dabīgi, vispār sekundāri. Tur jau ir tas skaistākais, ka tas vienkārši pienāk vienā brīdī. Tu to nepamani. Tajā momentā, kad tu vienkārši dari, darbojies, tu kulies to skaisto lietu, ko tu veido, to kā bērni, ko tu auklē, un tad, man liekas, jānāk tā kā lietām ir līdzi. Jā, nevar tā kā primāri. Un man tāpatās arī bija, ka es sāku, man bija kādi... Šobrīd 24 ir, man bija, man liekas, 13 gadi. Es sāku vispār ar GoPro mazošu to sporta kameriņu. Zini, tur lēc ārā izplatņiem, un tur man bija tāds, es arī tā gribu. Parkūrs. Arī izplatņos neizlēc, bet kameriņai sakrāju. Un kas bija interesanti, 13, 14, 15 tajā vecumā es teicu, ka es konkrēti teicu saviem draugiem, ka man ir bail, man negribās lielāku nekādu kameru, man gribās to pašu GoPro kameriņu, negribu nekādas tur gaismas, skaņu tehniku, vispārībā neko. Un tad ar kā jau katru skaistu lietu, kas cilvēkiem izdodās, sāk sanākt, tu gribi vēl tās ambīcijas aug vēl vairāk, un tā jau pārgāja uz lielāku tehniku. Es veidoju vispār agrāk reklāmu rullīšus, kāds filmēju reklāmas, tur fotosesijas, kaut ko tādu. Un man bija tāda grupa ar bērnības čomiem. Mēs no Ozolniekiem visi esam tur pie Jelgavas. Un vienu dienu viņi man tāda saka, Niklā, vai pagriez to kameru kā pret sevi. Ja? Es nevis laiku otrā pusē, bet tā kā pret sevi. Un es tā kaut kā baidījos baigi. Un vienu dienu tā arī izdarīju. Un tā tas skaistums arī tā primārā lieta no turienes arī izauga. Tas bija sākums. Jā, tas bija tāds pilnīgākais, tāds vilns vienkārši sākās. Kas būtu kaut kas tāds, ko tu būtu vēlējies zināt ātrāk? No sērijas, ko tu zini tagad un būtu... nodevis savai jaunākajai versijai. Jā. Es būtu darījis īstenībā pilnīgi visu to pašu, kā es darīju, bet kaut nes ātrāk kaut man būtu bijis tāds asāks prāts, būtu ātrāk pamanījis, analizējis to, kas man sanāk. Jo ar lietām, kas tev sanāk, ka tev cilvēki raksta simtiem komentāriem, vienkārši tur laiko cilvēki saka, mēs gribam vēl to un to. Un es kaut kā domāju, bet tā kā labi, to kaut kad citreiz un turpināšu kaut ko citu. I wish es būtu ātrāk sācis darīt, kaut nes ātrāk būtu sācis darīt tās pašas lietas, ko cilvēki tā kā prasa. Jo es, piemēram, uztaisīju tādu dziesmu. Tad bija arī Singapūras satīns parādījies nesen un parodija reps kā tāds žanrs Latvijā. Un es skatos, viņiem Džona Pudeli ir, viņiem ir kaut kāds klipiņš, kaut kāds dziesmas coveris, uztaisīšu dziesmu par sauso ledu. Niklaus.m Galvenais jau dzīvē ir humors, jā. Galvenais jau, lai pašam jautri. Lai var pats pasmieties, jā. Un kad es uztaisīju dziesmu, ko sauc Sausais ledus. Un es kā tagad atceros, es čomiem jautāju, kā jums liekas, cik būs kaut kāda klausījums, tur skatījums tam klipam. Viens žeks tur teica, 10 000. Viens žeks saka, tur 20, 30. Viens šoks pasaka 50 000. Šis būs labais Latvijā, rītīgi visiem liksies rēcīgi.
Es saku jums visiem, jūs nopietni, ja tam videoklipam būs 1000 skatījumu, absolūti fenomenāli. Es būšu laimīgs. Un tā līdz šai dienai tur ir, man liekas, kāda bišķi pār 500 000 skatījumiem. Dziesmai, prikolam, parodiju repam, ko es uztaisīju. Skatoties, kā Satīna, Džekija, Mauts. Tagad jau viņi ir ansamblis, viņi ir leģendāri, bet tajā laikā tas sakās arī kā prikols. Īziņā durvju kodu atsūtīt. Īziņā durvju kodu vari lūdzu atsūtīt. Un tu uztaisīji to vienu lietu, un tu vienkārši tā kā vilnis, tā kā mega tāds prātam neaptverams pasākums sāk vienkārši iet. Tas parā un tā kā ar tādu inerci iestartē. Jā, tā bija absolūtākā inerce. Rīktīgi. Un noteikti gan jau tu esi turpinājis tā kā pilnveidoties un tā kā sekot līdzi savam saturam, arī savdabīgi viņu personalizējot pareizi. Jā, absolūti, jā. Ka tu vienās šīs te realizācijas, kas uzrunā cilvēks, kas neuzrunā, un tad sāki arī ar to tā kā pilnveidoties. Kā piemēram tagad tev ir arī šie jaunie video, kur ir, cilvēka eksperiments. Cilvēku sociālās kaut kādas robežas mēs tur vai stereotipus laužam vai pierādam. Meitenēm ir grūtāka dzīve nekā džekiem. Un tas ir tas, kas rezonē ar sabiedrību. Jo tās ir cilvēcīgas lietas, kurš var ar to tādā cilvēcīgā līmenī rezonēt, un tāpēc arī iet. Man vajadzēja paiet diezgan vairākiem gadiem, teiksim tā, lai es vispār ieklausītu un saprastu, ka bieži vien tas, ko cilvēki vēlas redzēt no manis, un tas, ko es veidoju, ka tur var atrast kaut kādu mediātoru, kaut kādu vidusceļu visam tam. Jo es agrāk, kaut kā cilvēki teica par to dziesmu, viņi teica, tā es vēl, vai dari tur to un to, un es kaut kā, es pats sevi neuztvēru gana nopietni, un kaut es tā būtu darījis. Tādā ziņā, ka tas būtu aizgājis vēl es nezinu, dažādākajos ceļos. Bet kā tu, piemēram, savaldi šo spiedienu un turpini būt aktuāls saturā? Es absolūti katru reizi, kad kaut ko veidoju, vienkārši domāju, kas ir kaut kas tāds, ko man gribās izveidot, lai man pašam tas ir interesanti. Kaut kas tāds, ko man reāli, ko es varu sēdēt gadu vēlāk un pēc tam skatīties, nostīties, šis ir labais. Un tā ir, es nemelu, es dzīvoju, elpoju, mirstu par saviem klipiem un lietām, ko es veidoju par cilvēkiem, kas ir apkārt, jo man gribās tiešām. Tā arī ir, gadiem vēlāk es eju, 2 naktīs sēžu mājās gultā un skatos tur 10 klipus kaut kādus, ko es agrāk veidojos. Un absolūti necenšos notēmēt uz kādiem trendiem vai tādām aktuālām lietām, bet patiešām skatos, kas man pašam interesē, ko es pats redzu, un ja, piemēram, kaut kur ārzemēs redzu, un kā es to varu adaptēt, pielāgot Latvijai. Ar latviešu šādiem jociņiem, prikaliņiem, kā es to varu šeit parādīt. Lai man pašam reāli ir interesanti to, ko es daru vispār. Pareizi. Kādā jēga darīt to, kas cilvēks var darīt kaut ko, kas viņam pašam neinteresē tik ilgi, cik vien viņš var. Viņš iztur. Tu vari tikai izturēt, tu vari to izdarīt. Dažreiz tu nezini, tur kaut kādā darbā pastrādāt, nopelnīt, izdarīt to, paciest, bet dienas beigās ir baigi ārkārtīgi svarīgi degt par to lietu, kas tev interesē. Tu to ļoti labi darīsi. Es domāju, tā ir. Jo cilvēki tiešām arī jūt, viņi rezonē ar to, jo tad, kad ir tā deksme, tad pavarās kaut kāda cita enerģija. Es personīgi runāju arī no savas pieredzes, kas paliek malā uz skatos, piemēram, buļu trikus, un es ieslēdzu kaut kādu savu humoru vai stāstu par savu dzīvi, un cilvēkiem ir smieklīgi. Man ir lielāks gandarījums nekā tad, kad es parādu triku, un ir tā reakcija, ko es jau esmu piedzīvojis centās reizes. That's very good. Let's say lemon. That's good. Kā tu, piemēram, panes negatīvus komentārus, vai tu tos uztver kā konstruktīvu kritiku? Man īstenībā baigi noveicies, ka man ir pilnīgi... Gribēju Jolam vārdā pateikt, bet man ir tiešām man ir pilnīgi par to, ko cilvēks saka, kāds uzraksta, kāds tur uzrakstā, no tilta, kāds uzrakstā, nomirst, tādas lietas. Ļoti, ļoti pretīgs komentārs cilvēks saka. Es izlasu man tāds, man vienalga, vai dodiet nākamo. Dzīve tā ir iemācījusi, kad ir tādas spiedieni bijuši, ka komentāri internetā ir mazākais, par ko es par uztraucos, jebkāda dzīvē. Un man ir ļoti paveicies ar šo domāšanu, ka man tieši tāpat ir agrāk bijis. Vienmēr, īstenībā, pilnīgi vienmēr. Skolā un tā vispār? Skolā man bija īstenībā, skolas bija pilnīgi otrāks, bija ļoti, ļoti kautrīgs. Arī mums pirms tam bija saruna par bulijošanu, tādām lietām tu minēji, un man arī tāda pieredze bijusi. Skolā tas bija citādāk, bet kopš sāku veidot to saturu, kopš kaut kā atradu, kas man patīk, sāku izpausties.
Man ir pilnīgi vienalga, absolūti. Man tā kā man prieku dara, ja kāds kaut kādu tur vēl komentāru slikti ierakst, man tāds, dienas beigās viņš man ierakstīja komentāru, ne jau es viņam. Jā, pareizi. Taisnība ir, jā, jo, nu, tā viņš ir. Nu, tie jau ir tie sakotāji, viņi izveido to savu burbuli, lai viņi paši ņemās, jo... Bet ir daži komentāri, kur tev kāds kaut ko uzraksta, tāds sālīt. Nu, zini, ka, ieteksē tev sirdī, tev tāds, pain in the ass, tā kā šo es negribēju lasīt, bet... Nu, es nezinu, tad es pieņemu to. Arī konstruktīva kritika jau ir tāda, ka, ja piemēram, kā cilvēks uzraksta tev, nezinu, man šis nepatika vai man šis patika. Un kāds tāds, vienlīdzīgi komentāri. Ja kāds tur ieraksta šitādu penderi, pastāst, kas patika, kas nepatika, es skatos, tas man, wow, šis ir labs komentārs. Tas jau ir, vērtējams. Tas ir labs viedoklis. Jā, vismaz viedoklis, ko var uztvert. Tieši tā, nevis tu sūdz vai tādas sērijas, kad vienkārši grib negativitāti izpaust. Jā, es tev piekrītu, jo, arī, piemēram, pēc savām izrādēm, kad cilvēki man saka, bija baigi forši, viss bija super, es viņiem no sirds pasakos un tiešām jauki. Bet tad, kad, piemēram, cilvēki man piemin tur kaut tas viņa tā personīgāk, kaut ko vairāk piefiksē vai tieši nepiefiksē. Un uzreiz man ir tāds, es tā draudzīgi saku, jums nepatīk tas, labi, ok, un tā, bet, redz, nevar jau arī visiem izdabāt reāli. Un nevajag. Un es ļoti ilgi nevarēju to pieņemt. Es šausmīgi centos visiem izpatikt nereāli. Man liekas, ka tas ir vajadzīgs. Un īstenībā es joprojām mēģinu izdarīt tā kā saprast, kā neiepatikties visiem. Jo tas atvieglo ļoti daudz ko dzīvē. Ļoti, ļoti atvieglo laiku visiem, man liekas. Bet man ir tā, man patīk, man gribās, lai visiem vienmēr ir forši labi. Un es šogad ļoti aktīvi cenšos pie tā piestrādāt, lai man toči būtu vairāk pofigu uz tā kā vispārībā visu. Es tev saprotu. Es arī. Bet tā ir. Gribās bišķiņ tāds people pleasing, bet labāk ir tā, laikam jau ar dīloties ar to, ka tu varbūt nevajag tik daudz cilvēkiem būt, nekā tu esi visu laiku. Nekā otrādā, ka tu nekad neesi un tu esi pilnīgs labāk jau laikam ir tā. Tāds līmenis, balanss starp to visu, jo es saprotu, ko tu runā par to cilvēku izpatikšanu. Tā man arī ir tuva tēma, un vēl ar burbuļu trikiem, tur pie visiem jāiet. Un tad esmu bijis arī balītēs, kur es nāku, kur man maksā, un es nāku rādīt trikus. Un man saka, ej, tur pie bērniem, ko tu pie mums atnāc parādi viņiem tur sēd. Cilvēki. Tas bišķiņ iedragā, nezinu, tā kā ego, pašcieņa vai ko tas iedragā. Un tad vienkārši ar laiku es mēģināju saņemties, kad no sērijas, tā kā vēsā mierā to palaist. Viena nav iekšā, otrā turpināt arī tos, nākamā lieta, kas jādara dzīvē. Pilnīgi tieši tā, jo tā enerģija, kas ieiet pēc tam tajā negatīvismā, viņa tā kā turpina ēst un patērēt to enerģiju, ko es varētu likt tajā pozitīvajā. Un tad es vienā brīdī man bija tāda izdegšana, ka man bija tāds klikšķis, un es sapratu, wow, vecīt, tu patērēji tik daudz enerģiju lieki, ko tu varētu izmantot kaut ko radot. Tāpēc es vienkārši, es tā kā lauzu, es pārmainīju. Tā kā, piemēram, ir cilvēki, kuriem ir problēmas ar agresīvu, tā skaitā arī man kādreiz bija, un es gāju, piemēram, cirst malku, vai es gāju tur sist ar āmuru pa traktoru riepu. Ir cilvēki, kas iet sporta zāli. Tu vari to pateikt skaļi. Jā. Daudz cilvēku, man liekas, to kaut kur kā naktī aizmigt, tā to noglabā. Jā, apspiež. Tas ir forši, ka to runā. Jā, apspiež, kā es arī darīju. Tad tas tā kā kultivējās, un tad ir kaut kāda tāda pat ne triggers, ne kaut kāda situācija, kas apzināti, neapzināti vienkārši liekas salūst, un tad viss nāk ārā vienā rāvienā, un tad ir tā izdegšana. Un tāpēc arī notiek tā izdegšana, tāpēc tās lietas krājās. Tā enerģija netiek transformēta, vai tā enerģija netiek izlādēta, vai vienkārši cilvēks turpina dragāt, un tā arī sevi nolieto. Labākais tas, ka bieži vien tajā procesā iznāk arī vairāk ārā ekstra nekā īstenībā tur ir. Kaut kāda lieta notika. Bet tu tur visu tur titāns pasaulē, lai dārā, jo maza situācija, piemēram, kā tikko man arī nozaga cepuri, tāpēc šodien es esmu šajā cepurē, bet, Neizdotiet cepurs, Bomži nevajag cepurs. Tas tik ironiski, burbuļu māksliniekam nozaga cepuri, bet, var sakot, no sīkuma tas tā kā sniega bumba vēlās un iesaistījās vēl cilvēku. Un tā kā tu saki, kad ir kaut kāds mazs sīkums, kas triggero un tās visas dusmas iznāk, arī ja viņas nav saistītas to cilvēku, bet ir kaut kādas no pagātnes pieredzēm. Tāpēc nevajag krāt sevi, vajag atrast sev izlādes avotu, uzlādes avotu.
Un tā ir būtiska lieta. Es nevaru iedomāties, kuras Rīgā dzīvoklī riepu lielu turēšu un tur grūdīšu vai daudzīšu, jo tas būtu labs nēs, ka tā mēģinās. Tur traktora riepas, viņš ir smags, nereāli smags. Tur viņu veidi, viņu var tā kā cilāt, tā kā visu laiku tā kā mest to Man būtu riepu. balkons, varbūt tur. Es kaut kādu gurķus tomātus audzētu, tur kaut kāds tas sēklis zemnīts, nezinu ko, un vienkārši milzīgi traktora riepu turētu. Balans. Jā, lai ir tā kā daba, izlāde. jā, pareizi. Bet, kas, piemēram, pēc tavām domām, jo sociālajie tīkli, viņi ir kā instruments, bet tāpat laikā, ja cilvēks ir neapzināts, viņš var tikt patērēts no tiem sociālajiem tīkliem. Un kur tavuprāt ir tā, kur ir tie klupšanas akmeņi, kur cilvēki aizķirās visbiežāk? Tam liekas, vienkārši nevajag tik ilgi sēdēt un skatīties, kā citi cilvēki dzīvo. Ej ārā, dzīvo savu dzīvi. Paldies Dievam, es esmu satura radīšanas, vairāk nekā satura patērēšanas formā. Protams, arī sanāk ļoti daudz satura patērēt, bet... Mēs esam izklaidētāji. Ja mēs ņemam lietas no morāla aspekta, mēs tā kā cilvēkiem novēršam uzmanību uz brīdi no ikdienas problēmām, lai viņas izklaidētu. Un tas īstenībā tas skaisti. Man patīk. Tas ļoti jauki. Jo tad, kad man patīk kaut ko skatīties, es arī gribu mazliet aizmirsties no ikdienas. Viņš neaizmirsties. Iegrimt tajā saturā, jā. Katrā ziņā, man liekas, mēs pārāk daudz kaut ko toču analizējam. Es zinu, ka es riktīgi analizēju. Es sekoju ārkārtīgi daudz cilvēkiem, un es konstanti katru dienu sociālos tīklus skaros kā savu profesionālo tādu tūli, tādu lietu, ko pielietot. Un es ļoti reti, kad skatīšos saturu, vienkārši tā skrolēšanas pēc vai baudīšanas. Nevajag tik ilgi, vienkārši nevajag tik ilgi sēdēt tupa, tiktu kā 4 stundas katru dienu un tērēt savu laiku, vai arī, ja tu seko kādam cilvēkam, tur kaut kam, vajag atrast kaut ko interesantu. Man patīk skatīties tur par kaut kādu reklāmu aģentūru lietām, producēšanām, par montāžām. Man patīk tādiem profiliem sekot, un tad, kad es patiešām gribu, tad es varu ieiet, paskrolēt, pastīties, viss aizveru. Tā man darba grāmatiņa, vai ne? Tā tāda mikromācības, vai ne? Un es nesen biju Latgalē, tur uz Reizeknes pusi pie jauniešiem, un es viņiem jautāju, cik jūs tā kā sēžat visi tur ilgi, tiktu cik bieži, un vienkārši viss kā viens tur tik stundām, to, un es domāju, kaut es varētu ilgāk pasēdēt katru dienu sociālos tīklos. Es to gribu, es absolūti gribu. Man nav ko tur darīt, man gribās tikai veidot. Katra lieta, ko es patērēju, es uzreiz gribu to izveidot. Un tāpēc man besīgi skrolēt TikToku, tāpēc, ka es skatos tik inčīgas lietas, man tāds, es to gribu saglabāt, es esmu tā kā addikts tādā ziņā, man gribās laiku to veidot. Tāpēc tur bieži neeju. Tu piefiksēji momentu, kurā tev mainījās mentalitāte, vai arī nebija tāds brīdis, kad tev pārslēdzās no tāda tā kā skrolētāja uz tādu tev pētītāju no sērijas, kad varētu izmantot? Tas tā īstenībā ļoti organiski gāja, jo, ka man tie paši 13 kaut kādi bija, es uzaugu, vai ne, bērnībā visus YouTube vidīgus skatoties tur tādas tieši lietas. Sākums, ka viss sāk rīktīgi internets pīk momentā skaistākajā, un es kaut kā no bērnības vienmēr jau draugiem gribēju kaut kāds prikoliņus filmēt, kaut kāds muķības, nezinu, Strozalniekos, mēs tur mājā dzīvojām ar ģimeni, un ziemā, man bija tāds grāvis un bija sēta. Un, kad mēs ar džekiem gājām tur uz vietējo skolas kaut kādu kalniņu, šļūkt ar ragavām, es domāju, vai es tagad uzkāpšu tās sētas un grāvī backflip taisīšu vienkārši. Es nezinu, bija kādi 8 gadi varbūt. Es pat nezinu, kā es to samācījos. Es pārībā visu tur batu laikā tā tālāk. Bet no YouTube, ja tu skaties? Arī kaut kāds, arī tāds klipiņas un viss. Un man čoms tāds izvelk tur 3x3 pikseli, davai zoomo iekšā filmē un neko. Un tā man vienmēr patika. Un tad jau loģiski, jo vairāk es to sāku pats darīt, izveidot, jo mazāk man sanāca tas laiks patērēt. Man ļoti patīk filmas skatīties, ārkārtīgi. Dokumentāls filmas, vēsturisks tādas, es dievinu. Un varbūt tādā veidā es gribu ticēt, ka es nepakļaujos šai short form content stimulācijai, kas tagad ir ļoti populāra mūsdienās. Es labāk aizēju pastos, kā DiCaprio 3 stundas kaut kādu filmu ir uzblēsis. Es tā gribu ticēt, ka es noturu to savu ADHD kaut kādu, jo man liekas, ir diezgan traki. Ir diezgan traki tā stimulācija. Ir. Tagad jau viņi ir attīstījušies līdz tādam līmenim, kad ar katriem pētījumiem ar vien vairāk un vairāk jaunajai paudzei ir mazāk uzmanības tā noturēšanas spēja. Jā, tas baigi traki. Tas baigi traki. Es riktīgi jūtu, nezinu, tu jūti to? Es ļoti jūtu, jo tas ir...
Pirmkārt, telefons ir padarīts par obligāti nepieciešamu ikdienā. Kaut gan tā nav reāli. Kādreiz cilvēki viņi sazinājās, veidoja tikšanās. Saprotu, tā problēma ir tāda, ka ar to arī izveidojas tāda patvaļība no sērijas. Kādreiz cilvēki vienojās, mēs tiekamies divos. Es vismaz vēl to atceros no bērnības. Es vismaz vēl to atceros. Un tagad cilvēki var uzrakstīt, tur, es tur būšu tur tikko, es tur kavēju, es tur braucu ceļā un šādas lietiņas. Protams, tas ir tā kā komforts, kas arī ir bīstama tēma no vienas puses. Bet nedrīkst tur pārāk daudz aizsēdēties. Jā, iegrimt. Taču jāatrod kaut kas, par ko tu dedzi un jādara to īsto kaifu dzīvē. Riktīgi. Jo man arī, piemēram, ļoti nomainījās sociālo tīklu saturs, kopš es sāku reportot, ka man neinteresē. Tas labs features. Un likt mapītēs starp citu saturu. Un man uzreiz viss personalizēs. Tagad es atveru vaļā, man ir tikai aktieri, kas stāsta par savu pieredzi, kaut kādi dokumentāli sižeti, intervijas. Un tagad es redzu, ka tur reizē kaut kāds. Es vienkārši slēdzu ārā, es saprotu, bet man arī kaut kāda pilnīgāko čērni patīk pastīties. Man patīk. Dažreiz šis ir tik stulbi. Es vēl. Dažreiz vajag. Ja tu to pilnībā atslēdz prātu. Dažreiz vajag. Ir tādi momenti. Un tas burbulis, viņš vienkārši ir tik āķīgs, ka viņš tā kā atrod tavu interesi, ieāķē tevi, un arī, ja tas nav tev tajā brīdī aktuāls, viņš vienkārši tevi tajā ievelk, un tu tajā esi. Bet no tā arī, starp citu, izriet ļoti daudziem cilvēkiem pašvērtējums. Ļoti interesants fakts. Ka daudz cilvēki, piemēram, grib kaut kur pastīties sevi, viņi paskatās telefonā, un tad, telefona kamerā ir tāda īpatnība. Piemēram, filmās ir dažādas lēcas, dažādi milimetru optikas, tur jau ir seksīgi viss. Kurām, tieši tā, mainās tilpums, mainās sejas forma, fons. Un redz, ļoti daudz cilvēku ieslēdz priekšā kameru, viņi paskatās, es esmu tik neglīts, un tas iedragā pašvērtējumu. Savukārt, ja tu telefonu noliktu tur, un tu piezūmētu savai sejai, viņi skatās pilnīgi citādāk. Tas ir tas, ko es gribētu arī pateikt jauniešiem, kad viņi, piemēram, uztaisa savu selfiju vai kaut kādu bildi. Tā jūs neizskatāties. Tas ir vēl labāk tilpums, jūs vēl labāk izskatāties. Un es bieži vien pastos telefonā, un tāds, pastos spogulī, it's all right. Tā kā viss, ko es tur uztraucos. Bet kamēr es līdz tam nonācu, man bija sociālā trauksme, un es ik pa laikam tur skatījos telefonā, vai tur viss normāli, nav tā un tā. Un tad kaut kādā brīdī man atkal bija šī izdegšana, un es sapratu, kas ir totāli lieki, kas vienkārši ar to savu pašvērtējumu vēl zemāk nolieku. To, ka, mēs tā kā paši sev pierunājam, un tas ir bīstam. Tas ir reāli bīstam, ka paši sev mēs pierunājam. Neviens cits nevar pierunāt labāk, kā mēs paši sevi. Reāli, tā ir. Es cīnījies baigi ilgi. Man vēl projām ir tādi momenti, kur pasties kadrā un domā, kaut kā tā turisties, kaut kas. Man īstenībā ir tāds, es to baigi vispār nekad nekur, man liekas, tā nerunāju skaļi, bet man ir baigais self-body shamings pret sevi. Nereālais, rīktīgi, man besīts ārā. Ļoti. Bet still, fuck that shit. Es gribu darīt, ko es daru. Viss kārtībā, sievietes ir viss normāli. Man ir baigais body shamings pret sevi. Bet tā ir diezgan izplatīta tēma tagad. Kā es arī teicu par tiem telefoniem. Un, tā kā arī nav tādas komunas socializēšanās. Ir klases biedri, bet nav tādas ārpus skolas. Varbūt. Ir kaut kādi draugu loki un tādas grupas. Bet nav kā kādreiz, kad grupa, kas sapazinās ar grupu, un tad jūs visi tā kā čupojaties tādā jauniešu formā. Un tad, nezinu, man tā šķiet, ka ar šo telefonu socializēšanos cilvēki ir palikuši kautrīgāki, introvertāki. Es nezinu, man grūti spriest. Tieši liekas, ka mums tik daudz tās iespējas, ka mēs varam, es nezinu, ķipa jebkuru iepazīt, jebkādā veidā, jebkuru pasaules malā un it kā. Es domāju, kādā ziņā kautrīgāk, kā mēs tā kā. Tādā ziņā, ka, piemēram, ja kādreiz vīrietis var aiziet pie sievietes un pateikt viņai, vai tu vēlēs atnākt padansot, tagad viņš viņai rakstīs īziņu un gaidīs atbildi. Tas ir toši, Džeki. Šitā ir viena lieta. Man pat draugi saka, kā tu vienmēr tā var izdarīt, kad tu pieeji pie meitenes, saku, tātad procentuāli iedalās. 50% man ir riktīgs mīziens, 50% šis būs rēcīgi, kas notiks. Un es labāk izvēlos tos 50%, pieeju meitenei, ja tur viss plauks sasvīst, Džeki, tur nevar, bet pieeju un draugi tādi. Kāds vienmēr pieeja pie mēģinājuma pasaka komplimentus. Saku, tāpēc, ka jārunā to, ko tu redzi īstajā dzīvē, vajag sagaršot. Pieeja pasaki, da vienalga, viņai Džeks ir, tu pasaki, tu skaisti izskaties, visu cieņu, ja tev puisis, viss kārtībā. Un viss, ir ārkārtīgi pievilcīgi un šarmanti antidigitalizēties mazliet un dzīvē vairāk pālpot, sagaršot. Jo tu jau arī, piemēram, tu kā
piedzīvo savu dzīvi, bet ar viņu dalies sociālajos tīklos. Tā ir daļa no tavas dzīves, bet tas, ko es arī mēģinu darīt, ir dzīvot savu dzīvi un ar viņu dalīties. Jo man personīgi nav tā laika un tā pacietība likt postus, rakstīt aprakstus. Man pazūd tā dzīves bauda, man pazūd tajā. Tāpēc es arī esmu meklējumos kādam cilvēkam, kurš man varētu palīdzēt. Jā, šitā. Mans menedžers padomā. Jā. Labi, dzīvot dzīvi un dalīties. Jā, tas jau beigās jau mans mērķis arī šo podkāstu ir. Mazums ir kāds jaunietis, kurš klausās, iedvesmojās, vai arī kaut kāds domu grauds aizķer. Un es pats esmu bijis tādā situācijā, kad es klausos cilvēkus, kuri ir jau citā līmenī dzīvē, un no viņiem iedvesmojos. Tāpēc arī gribētu būt tādā pozīcijā, ka es varu to darīt citiem. Un tā arī tiekties ar katru nākamo solīti uz augšu. Let's get it. Skaisti, ļoti skaisti pateicis. Tāda ir šī misija. Bet, tev ir kādreiz bijusi tāda izdegšana, tāda pamatīga? Jā, protams, man bija kaut kādi 19, man liekas. Mans panikas laikam tāds storijas tāds iesākās, tā kā bija spice, bija sintētiskā marihuāna Latvijā, riktīgais vilnis. Es mēģināju nopirkt vai ne zālīti, ar džekiem gribējām uzkurīt, un man normāli iesmērēja. Es, protams, paņēmu kārtīgi gāzienu. Tas rezultējās ar to, ka slimnīcā nonācu. 13 gadu vecumā, tas bija baigi traki. Un no tā visa līdz pat kādiem 16, 17 man panikas laiks trakās baigi bija rītīgi. Tā, ka, nereāli. Es gāju jauns augošs ķermenis, tu nesaproti, kas tas ir. Un īstenībā, paldies Dievam, man tas notika dzīvē. Paldies Dievam, tāpēc, ka es no tāda lauka, ne lauka, bet tāda huligāni mazliet tāda kaut kādā uzaug par normālu džeku, un tās panikas laikas viņas tā kā nolimitē. Es saprotu, ka tagad kaut kas jānočako dzīvē, kaut kas bišķiņ pa daudz ir. Un laikam ejot, man kaut kādas, viņas tā kā beidzās, tad man palika 19 gadi. Atkal kaut kā sāka, tad tas pīķis, man bija arī riktīgi YouTube tur laikos, riktīgi sāka viss iet, un balītes, tur sporta zāli, kaut kad var pagulēt, kaut kas jāpēd, un štādi it kā tādas vienkāršas lietas, bet, kad tu sistemātiski viņas degradē savā prātā, tu viņas aizved, man riktīgi galva aizmet kaut kas ļoti, tāds ļoti, ļoti emocionāls cilvēks pār esmu. Mans viss sākās tajā momentā, un tad bija labs tāds izdegšanas process, tur ar antidepresantiem, visiem terapijām, visu, tādu viedo, garīgo meklējumu, kaut kādu meklēju, un tas ir, paldies Dievam, kaut kur fonā vispār. Tas, paldies Dievam, fonā, un tagad varu priecāties vienkārši. Bet man ir tā, es kaut kad notusēju bišķi ilgāk, kaut kāda miega nav, pārāk daudz, es vairākas nedēļas pēc kārtas iekrāmēs darbus, kaut kad vispār vēl, kad jāatcerās, kaut kad paēst šajā dzīvē. Tad man ķermenis bišķi sāk gļukot, kaut kāds gļuks galvā met, un tad es zinu tā, un tur es toču nolieku līniju un saprotu, ka te tālāks nekāpšu, iečilošu un atkal. Bet mūžīgā spēle ar uguni. Mūžīgā vienkārši. Tas ir visu laiku tāds, tā kā bišķiņ apdedzinies un tad tā kā atgūsties. Un ķipa kaut ko mācies, bet tu tā kā pilnībā atkal neiemācies. Bet interesanti, man diemžēl patīk dedzināt tiltus, tikai tāpēc, lai pēc tam viņus būvētu atkal un kāpt pāri un cerams tiktu līdz nākamajiem tiltiem. Un es esmu pamanījis, ka visvairāk darbi un lietas man izdodās vislielākās, skaistākās lietas. Kā bija tas Diamonds are made under pressure? Diamonds spiedienu un pulējot tos. Un man kaut kā patīk, diemžēl, laikam sevi dedzināt, lai kaut ko iegūtu, jo tā ir vienīgā forma, kā es esmu iemācījies kaut ko saņemt. Tas ir tavs dzinuls pagaidām. Ķipa tā liekas. Bet no vienas puses tas dzinuls, viņš arī patērē to būtības degvielu, ne? Jā, nereāli. Bet attiet no tā tilta dedzināšanas iemācīties, kā es varu vismaz, tur nevis nodedzināt tiltu, bet tur viņam pāriet, tur pārpeldēt, tur kaut kur ar laiviņu, bet lai nedeg pilnībā nost. Wow, man liekas, tā ir mūža mācība daudziem. Tev arī, es domāju, tu noteikti arī rezonē. Tieši tajā pašā laivā esmu, tā kā es to ļoti labi saprotu un rezonēju, jo man liekas, tā arī daudziem mācība ir nevis pašiem kāpt tajā sliktajā pieredzē, bet mācīties no citas sliktajām pieredzēm. Tas ir grūti. Man taču tas var kaut pauns, man vajag 5 reizes skriet sienā un varbūt tādas kaut ko iemācīšos. Es saprotu. Es pats svari, man ir tā, kad sliktais, labais, tad es izvērtēju. Tas pats vien ir. Jā. Wow, tā ir dzīve reāli. Un esmu ievērojis, ka ir cilvēki, kuriem ir šis te lūzuma punkts, un tad viņi maina savu dzīvi, vai nu viņiem ir šis lūzuma punkts, un viņi turpina visu laiku sisties, tā kā pa labi, pa kreisi. Un ar katru reizi vien stiprāk un stiprāk, vai no citas puses iesit.
Tad tas ir atkarīgs no paša cilvēka, jo es arī pēc dabas esmu sturgalvīgs un ne pēc sturgalvīgs, bet ļoti principiāls. Jā. Un brīžiem tas ir pluss, jo, Because you can get shit done. Jā, bet bet brīžiem tas kā pāri kaut kādām robežām, kā veselība, pacietība, nervi, un tas ietekmē cilvēku attiecības. Un vēl kur nu vēl cilvēku un vispār ģimenes trakākais. attiecības. Jā, tāpēc jārūpējās par sevi. Jāvēlt laiks ir šeit un visā kopumā. Es atklāju pedal tenisu. Tā kā tenis tikai 2-2. Pedal tenisu šodien augšu ar komandu iesmu spēlēt. Šodien? Jā, šodien. Kaut kādas no 9 līdz 11 vakarā, man liekas. Labs. 2 stundas tenisu nokapāsim. Un tas ir tas veids, kā es aktīvi cenšos saprast, ka nevajag strādāt uz laiku, vajag arī kaut ko tur padarīt. Tas ir tavs uzlādes veids, varbūt. Es nezinu, es vienreiz pamēģināju, tagad šodien otru reizi gribās vēl tā kā... Es, piemēram, šodien iešu šautu. Tas Jā, nice. Tā ir. Mēs katrs atrodam to kaut kādu random lietu, kas mums vismaz savu piegājumu tiešām. Jā, tā viņš ir. Kas te vēl mums ir? Mēs jau tādā brīvplūsmā runājām, kā jau vienmēr. Bet man bija viens jautājums. Mēs tā dabīgi, man liekas, pārējām gan jau daudz kam, ko mēs varētu potenciāli izrunāt. Mēs tā, man liekas, tad labās līknēs tādās. Bet šis ir viens jautājums, ko man uzdeva viens no mūsu skatītājiem, starp citu. Un jautājums ir sekojošs. Kas varētu būt tavuprāt zīmes, ka tagad jāietur pauze no sociālajiem tīkliem? Tas ir tā labais jautājums, tāds vispārīgais. Jā. Man tas laikam varētu būt, ka tas pats atgriežos pie tās salīdzināšanas, ka man tas jau aiziet tādā momentā, ka man negribās vairāk iet tajos sociālos tīklos, jo es salīdzinu visu laiku sevi ar kā citiem cilvēkiem iet, un es vienmēr redzu tikai tās citu cilvēku fasādes. Man tas tā besī. Es vienmēr gribu zināt, nevar būt, ka viņš tikai tā un tā dzīvo, vai viņam ir tas un tas, vai un materializācijas tās visas lietas. Vienkārši, ka tu sevi salīdzini konstanti visu laiku, jo viens jau ir to piefiksēt. Mēs jau zemapziņā visu laiku to darām. Salīdzināt kaut ko ar citiem, to vajag piefiksēt kaut kādu momentu, kad tu, es nezinu, varbūt tev kāds raksta kaut kādas nesmukas lietas tur, ka tu pārāk maz pavadīji laiku noteikti īstajā dzīvē, ka tu tikai gribi sēdēt gultā scrollot, tādām depresīvākām lietām. Un tie ir tādi baigi, es domāju, es gribētu teikt konkrēti, ka riktīgi skaļie saucieni jau. Tur nevajag toši neko gaidīt ilgāk. Tas sevi nočakot, realitātes čeks, man terapija, piemēram, ārkārtīgi labi palīdzēja. Un tas jau arī nenāca ar pirmo reizi redzēt. To nomainīt, to līdz atrod to zelta cilvēku un domā, wow! Un tu redzi, kā tev tā viedā izaugsme kaut kāda notiek prātā. Tie daži, man liekas, tādi glābšanas tādi saucieni. Es nezinu, kā tev ir, kā tu saproti, ka bāc, es te pilgi sēžu. Bet vispār es tev piekrītu, jo tas, ko tu nosauc, ir nesalīdzināt sevi ar citiem. Vienīgie cilvēki, patiesībā, ar kuriem mums vajadzētu sevi salīdzināt, esam mēs paši. Jā, tas ir tā. Paškritika. Ja tad zūd šī paškritika, tad uzreiz tas arī ir viens signāls, ka vajag bišķi distancēties. Un trešais arī, kā tu teici, ir, ja laiks tiek pavadīts ilgāk telefonā nekā īstajā dzīvē, tad... Baigi traki. Baigi viss tas kancels. Jā. Tā viņš ir. Bet principā jau, es jau arī cenšos tagad izmantot sociālos tīklus kā instrumentu. Un es esmu ļoti dzīves cilvēks, dzīvoju dzīvē, mēģinu piedzīvot to dzīvi, un ar ko es varu dalīties, es dalos. Nevienmēr tas ir tikai labais, jo es mēģinu būt reāls, jo sociālās tīklos arī tāds ļoti interesants paradoks, šī virspusējā dzīves parādīšana, un tad arī izriet šī salīdzināšana. Jo cilvēki redz kaut kādu foršu aspektu, viņiem uzreiz kaut man būtu mašīna, un tas cilvēks, kam ir mašīna, saka, kaut man būtu lidmašīna. Tas cilvēks, kam ir lidmašīna, man bēsīgi, ka visi tikai to labāko versiju parāda. Tā kā man piemēram, grūti, ja es nezinu, 5 no rīta Džeks vēl nevar aizmigt, un visi traki dzīvē dirsā. Es ielieku storiju, kaut ko vēl padalos cilvēkiem, un beigās ir tur tā interesantā lieta, tur tā maģija notiek, ka, ja tu kaut ko tādu padalies un izliec pasaulē, nevis tev kāds teiks kaut ko sliktu, bet cilvēks sapratīs, viņu teiks. Jo mēs katrs pilnīgi katrs cilvēks ejam kaut kāda līmeņa šai pašizaugsmes ceļā. Un katram ir tā savu pasauli. Un es gribētu, lai vairāk cilvēki parāda to melno tāru, savu privāto, jo
tur jau ir tas skaistums tajā, man liekas. Tā jau ir tā īstā dzīve. Jā. Tā ir tā īstā dzīve. Jā. Es piemēram, dievinu, ka dzīve nav vienkārši. Es to reāli dievinu. Man patīk, kad ir melnā tāra, ka tam visam ir jāiet cauri. Jo tu vienkārši, kad tu pierodi, ka dzīve tev sit. Tas baigi nice. Man patīk. Man tur draugs saka, kā, bāc, man atkal tas man tāds. Davai, bring it on. Es zinu, ka būs baigi slikti. Es zinu, ka būs tāds slikts stācija dzīvē. Bet, davai, es nezinu, es jau pieradu. Dod nākamo. Tas ir interesants pieejams. Tas ir ļoti izaicinoši. Es negribu džinksot neko pasaulē, tur augstākiem spēkiem. Bet tā ir vienkārši jāpierod. Nav jau nekas vienkārši. Bija viens teiciens, kas man nāk tagad prātā par tēmu. Dzīve tiem, kas jūt, ir traģēdija. Dzīve tiem, kas domā, ir komēdija. Tas ir poetiskais. Liekas tik primitīvi, bet tā ir. Reāli ir. Tas nāk arī no šīs zelta grāmatas. Pastāst, kas tev kurā brīdī mēs pieķersimies? Es domāju, ka īstais brīdis jau rokās. Principā katru epizodu mēs lasām vienu aforismu, kas ir saistīts ar tēmu. Šodien man bija sagatavoti 2, bet es tā lasīju. Beigās, laikam, izvēlējos vienu. Un tas viens aforisms ir šāds. Visas dāvanas, ko visums tev piešķir šodien, tūlīt lietas lietā. Visuma dāvanas nevar ietaupīt. Nav tādas bankas, kurā mēs varētu noglabāt saņemtās visuma dāvanas, lai vēlāk tās izmantotu pēc savas patikšanas. Ja tu liederīgi nepatērēsi šo visuma svētību, tu zaudēsi to un vairs nekad neatgūsi. Un tas ir laiks. Word. Tas tā ir laiks, reāli. Absolūti, skaisti pateikts. Jā, tā kā laiks tiešām ir visvērtīgākā lieta, man liekas. Un, ir pareizi. Tā īstenībā vienīgā lieta, man liekas. Jā. Jo, ja mēs paskatāmies, man šķiet, tas laiks ir pamat fundamentālā lieta jebkam, kas ir draudzības, mīlestības, darbs, jebkas, vispār. Tik šausmīgi grūti aptverams koncepts laiks. Tas ir. Es joprojām nevaru. Zinātnieks strīdās. Es joprojām nevaru būt, kā tas viss notiek pasaulē. Bet pats interesantākais ir tas, ka laika relativitātes robežās katram ir savs laiks. Un tas vēl biedējošāk. Tas ir vēl interesantāk. Katru dienu, kad tu ej kaut kur pa ielu, un viss cilvēks iet garām, kāds sēž ofisā. Katram ir savs timers. Mēs rakstam podcastu. Jā. Un nav tā, ka tu esi vienīgais šeit vai pasaulē. Un citi tikai NPCs, kas staigā apkārt. Katram ir sava kompleksā, emocionālā, sarežģītā pasaule ar problēmām. Tas reāli liekas fascinējoši. Bet ir kaut kāda, vai ne? Jo man, pētot sabiedrību brīžiem, ir tāda sajūta, ka katrs viņš ir tajā savā burbulī, un tad, kad tie burbuļi, piemēram, cilvēks attiekās, tad viņi kaut kā bišķi miedarbojās uz momentu, ja viņiem ir saruna, ja nav, tad nav. Jā, tāds līnijas dzīves iet. Un tas ir tik interesanti, jo cilvēkiem ir dažādi ritmi, viņiem ir dažāda pieeja, reakcija, vērtības, prioritātes, visas šīs lietas. Un ar to tas arī paliek interesanti, jo es piemēram, es lauzu to stereotipu, kad nevar runāt ar bezpajumtniekiem vai bērniem, ko tad bērni tur zina. Patiesībā bērni brīžiem zina daudz vairāk no dzīves nekā pieaugušie. Mēs jau, lai arī klišejas būtu, bet mēs pazaudējam to iekšējo bērnu. Jā, absolūti. Un es pēc izrādēm bieži vien, kad dzirdu kaut kādus komentārus no bērniem, kurus pieaugušie pat neuzdrošinātos pateikt, man ir tāds, beidzot. Jā, tā ir. Tā atklāsme, kas viņiem ir, tā ir tā patiesā būtība, kas mums ir visos. Bet vienkārši ikdienas gaitās mēs esam tik ļoti viņu apspieduši un paslēpuši, ka mēs tajā ritmā esam ieskrējušies un kaut kā. Man dažreiz liekas, es to īstenībā ļoti proaktīvi dažreiz piefiksēju, ka tāda kaut kāda simulācija dīvaina dzīve ir. Ka, piemēram, es reāli tiešām, un man draugu lokā arī ir viena meitene. Un mēs ar viņu laiku par to simulāciju runājam, ka mēs kaut kur visi aizējam. Un visi draugi sēž, mēs kaut ko pasūtam, ēdam kaut ko, un nav neviens cilvēks. Bet es viņu vienmēr piečakoju. Mēs atnākam tāds, ka te nav neviens cilvēks. Nav neviens cilvēks. Tā kā mēs iesim ārā no šīs vietas, būsim pēduši. Būs vienkārši pilns. Un mēs katru reizi tos pasmējamies. Un tiešām tā vairāk sēž. Kā varbūt tās likumsakarības, varbūt tā kaut simulācijas. Nezinu, kas šī viss dzīve ir un tā notiek. Vai, piemēram, vakardien bijām aizbraukuši. Īstenībā vienkārši draugiem braucām pa mežu, meklējām, kur peldēties, random ezeru, kaut kādu dīķi. Iemetām Google Mapos un braucām. Un mēs braucam un atrodam vienkārši vietu. Viss smuka, saule spīd, nice.
tieši kā mēs iekāpjam ūdenī, pēkšņi no kurienes sāk gāzt riktīgi lietas. Un es stāvu širā te, jau džekam līdz tēnē ūdens skaros, es domāju, wow, nu zin tādi interesanti sajūta, paliek tāda simulācijas, un mēs beidzam peldēt, tā kā kaut ko ģērbamies, kaut ko, un pēkšņi man čoms tāds saka, bet vairs nelīst. Tieši. Un zini kā, un dīvaini bija tas, ka mēs vēl tur klubdam, kristam, meklējam to vietu. Neaizbraucam, meklējam to. Nu, kaut kas tur, kaut kādiem ceļiem braucam, un tik daudz varēja mainīties. Nē, tieši tajā brīdī. Zini, tajā momentā, kad tu saproti, kāda simulācija notiek, tev šķiet, ka pasaule ap tevi tā kā griežās. Tu esi tas auglis, vibrācija, manifestātors. Tāds likumsakarības. Bet interesanti to piefiksēt. Tā tas ir, mirklī tādā. Bet arī, piemēram, tu iedomājies par kādu cilvēku, ne? Tā kā padomā, sen nav satiks, un tu satiec, kaut kādā veidā, Tā ir, es dievinu šo tādu manifestāciju, tāpēc, ka, ja tas tā netīšām iestrādājas prātā, tad tu visu dzīvi nomanifestē vienkārši. Vispār, I love that. Bet es arī pievēršu uzmanību sev, jo man ir diezgan liels ambīcijas un mērķi, un, lai to sasniegtu, ir jābūt mazākām ambīcijām un mērķiem. Un pirms es vispār sev iedevu šādas mazas apņemšanās, man bija tikai tas lielais mērķis. Bet tad, kad es sāku pildīties mazās apņemšanās un redzēt, kad reāli tās lietas notiek, viņas piepildās un viņas attīstās ar tādu savdabīgu domāšanu, ka tā ir tā manifestācija, es tam sāku vairāk ticēt un vairāk lietas sāku piepildīties reāli. Un tas spēks ir tik liels, un vēl viens interesants paradoks ir tāds, ka jo vairāk cilvēki tic kaut kam, jo lielāks spēks tam ir. Jo vairākiem cilvēkiem ir kaut kāda mentāla bilde par to, kāds ir šis cilvēks, vai ko viņš dara, vai kāda viņam būtu, jo lielāks spēks tam ir. Man žēl ir, ka šīs lietas visas tiek runāts riktīgi vienmēr un skaļi, bet toši cilvēkam pašam vajag sagaršot. Es gribētu, lai katrs cilvēks šo skatās, klausās, ka tā kā, kad izjūtu savus ādus to. Tā manifestācija, tā ir reāli īsta lieta. Es nezinu, es vēl, protams, nesaprotu, kas tas viss ir, bet man viena paziņa vienreiz teica, viņi tā kā baigi tur manifestē visas lietas un skaļi tā. Kā tas ir manifestē? Ko tas nozīmē? Ja baigais trends tur, mūsdienās tā, ka viņi tāda. Niklā, tu vienmēr, kā es tev pamanīju, tu vienmēr visu manifestē jau. Tu jau zini, kas tas ir un tāds. Kas tas ir? Tas nav tipa, kur Instagram amīts pārdod kursus, kā manifestēt un vēl kristāls. Disrespekt nevienam, bet, protams. Un viņi tādi, tu jau zini tos pamatprincipus, tu viņus iemācies, tā kā turpini. Un man tāds, tad laikam turpināšu tā, kā daru jau. Un tā ir īsta garša, tāda forša, laba lieta, ko sagaršot. Neapzināti, vai ne? Jā. Kuram? Kad to piefiksē, baigs skaists sajūta. Zelta vārdi ļoti skaists sajūta. Tiešām tāds ir. Jo tad uzreiz ir kaut kāda apziņa par savu spēku, ne? Un viss spēks nav tikai riekstos, bet arī tā. Tieši tā. Bet kopumā jau par visu šo raidījumu runājot, tev ir krāšņa dzīve, kā lai saka reāli, vai ne? Bet tu esi ticis galā. Nē, sliktāks gurts. Kā latvieši teikt, normāli piparēs. Tieši tā. Savu asumi. Un tu paskaties, tu jau arī attīstīji savu mājaslapu. Tev ir savs savs empire, savs būvē. Gribās lauzt stereotipus vienkārši Latvijā par lietām. Un ar to mājaslapu tas bija tāds strateģisks plāns, ko es gribēju izveidot. Niklaus.co, ja kāds skatās, klausās. Bet tas bija tāds strateģisks lieta. Tātad man ir komanda superīga ar cilvēkiem. Būsim reāli, katram ir jāliek maisa galdā, katram vajag jumtu virs galvas. Un tad vienu dienu vienkārši es sapratu, es YouTubā visi tie videoklipi, tur es nezinu, cik vien viņi ir safilmēti par šiem daudziem gadiem un agrāk. Vienmēr bija kaut kādi autortiesību pārkāpumi mūzikai. Katrs videoklips, tiešām gandrīz katrs videoklips demonetizēts, vecuma ierobežojumi. Ja es nopērku elektrošoku un gribu čomam iedurt viņu pakaļā, man patīk, man gribās, ir rēcīgi, ir jautri. Mēs tur puikas agrāk bijām un visādas tur kurjās filmējām. Tagad jau bišķiņ paaugušies esam visi. Tagad jūs ņemat tur arbaletu. Normāli. Nē, mēs tur visiem arī jautā, kur man te ozonnieki darīm šom. Viens Amerikā strādā, viens Kanādā dzīvo, viens turpat tur Jelgavā. Tur katram savas lietas, zina, kam draudzene, kam suns, kam dzīvoklis jāmaksā. Mēs tā izaugam un man turpinās. Man turpinās, man gribās lauzt šo stereotipus un es saprotu, ja YouTube es nekad neesmu varējis tā tiešā veidā no tā veidot šo saturu, no YouTube, ja es tikai un vienīgi visu naudas grūdus vienmēr tur iekšā.
Es labāk dabūju, tagad jau nav tāds cipars, bet agrāk, ja katram vlogam, ko es izlieku, tur 100 000, 150 000, tagad domāju, kur tie visi cilvēki Latvijā bija, kur viņi visi tagad tiktu kā sēž Instagramā, kāpēc YouTube vairs nestās. Es labāk es nezinu, tur 1000 cilvēku lapā kaut ko noskatās, kas maksā, kam pat tiešām toši reāli interesē tas, ko es izdaru, un ka es varu savu komandu primāri likt, un ka viņiem viss izdodas arī. Un tikai tad domāt par šo kaut kādu peļņu pēc tam, savu privāto, ja? Nekā visu naudu gāž YouTube, un tad beigās, kas to it kā novērtē. Ķipa, man tāda analoģija uz to. Un tā es uztaisīju kaut kad tagad pavasarī palaidu to lapu. Es jau gadiem riktīgi to gribēju darīt. Un, nav sanācis tā, kā gribētos, protams, tik biežāk un labāk un krutāk. Bet tas aizņem tādu darbu. Izdarīji. Tu to izdarīji. Tev tas ir. Tu esi to palaidis, tev ir tā mājaslapa. Leonardo da Vinci teica, mākslas darbi nekad nav pabeigti, viņi ir pamesti. Tas nozīmē, ja tu ieciklējies, liekot klāt jaunas lietas skaņdarbam, mūzikam, pieliekot skaņas, viņš mainās, bet tu viņu tā arī nekad nepublicēs. Viņš tev būs jauns, bet cilvēki nekad neizbaudīs. Tāpēc ir vienkārši jāliek roka iekšā. Tagad tā skaistā kultivējošā vieta, kur vienkārši laiks ir tas, ko tu tur liec. Nezinu, vienu dienu te jau gadiem vēlāk savu pateikt, pierādījās tā man patiesība vai nepierādījās. Un, ja nepierādījās, davai, nākamo lietu dodiet, darīšu. Pareizi, malacis, tiešām malacis. Kad tu darbojies, ņemies ar spāru deksmu, tas ir viscieņ, vecīt. Paldies tev par to, ka mēs varam par to runāt. Jā, tas ir super. Es tieši gribēju jautāt, kas ir pa nākamajām grāmatiņām? Es ķeros klāt. Katru epizodi mēs arī iesakām kādu jauku grāmatu, ko dārgiem skatītājiem palasīt. Es sākšu ar literatūru, un tā ir diezgan slavena grāmata Bagātais tētis, nabaga tētis. Tas ir finansiālākā klasika uz zemeslodes, man liekas. Jā, tā ir klasika. Un tiem, kas nezin šo grāmatu, tur ir ļoti labi salīdzinājumi, kur ir principā stāsts par to, ja man būtu zelts, ja man būtu sudrabs. Bet tur principā par to novērtē to, kas ir, un par bagāto ģimeni, par nabagu, kas novērtē, kas viņam ir, par bagāto, kas nenovērtē, kas viņam ir. Lasīsiet, sapratīsiet. Bet tā ir ļoti labi. Tā viņi iedod tādus pamatlietas vispārībā par kā to latviski. Vienkārši par finansiālo prātību kaut kādā veidā. Tas ir točni tā kā ļoti svarīga lieta. Jo ar visiem arī šiem visiem kurioziem internetu, arī kā ir bijis augšā lejā, finansiālais aspekts. Gadiem atpakaļ es jau arī sāku pats ieguldīt, nodarboties ar aktīviem visādām tādām lietām. Tā ir baigi labā lieta, baigi svarīga. Tas snieg bumbas efekts, un gadiem vēlāk domā, nafig Latvijas pensiju sistēma, ja rekur vismaz var dzīvot un neko nedarīt. Jābūt prātīgiem. Tas ir ļoti labi. Ļoti labi finansēt. Tā ir nice. Savas atziņas, bet teiksim tā, lai nepatērētu savu laiku sociālajos tīklos, tiem, kam nav pacietība, sākumā parādīšu šo grāmatu, kas ir 1 Minute Memory Boosters. Šajā grāmatā iekšā ir vienkārši 1 minūtes treniņi. Tas neaizņem ilgi. Ja? Tā kā sociālajos tīklos noskatīties vienu rīlu, 1 minūti, šeit ir viens treniņš, kas attīsta jūsu smadzeņu. Tā kā šī ir laba grāmata. Autors viņai Franks Minirts, jā, tā var teikt. Tā ir viena, bet labi. Šito patāstīt mazliet. Pastāstīšu. Savukārt, latviskota versija, tā var teikt, ir šī grāmata, cik liels ir tavs smadzenes. Un šajā grāmatā ir tieši tas pats, kas iepriekšējā. Vienkārši šeit tie treniņi ir daudzveidīgāki. Varbūt viņi aizņems ilgāk par 1 minūti, bet tik un tā viņi ir interesanti. Un ir vērtīgi pa laikam arī pakustināt mazliet dažus neironus. Tas baigs skaisti, ka tu to parādi cilvēkiem, man liekas, tas ir krūta. Jā, mēs varbūt gaidām sadarbību no kādas grāmatnīcas, kas gribētu. Jā, grāmatas visas un visi, kas vien ir. Holā. Jā, mēs labprāt sadarbotos. Un ko vēl es gribēju minēt, to, ka principā jau prāts arī ir muskulis, un viņu vajag kustināt. Viņu var kustināt dažādos veidos. Piemēram, viena lieta, ko esmu sapratis dzīvē, ka mēs visi esam saistīti visā ķermenī. Visu caurvijoties, gan iekšējā, gan ārējā. Diemžēl, bet vai par laimi, jā. Tā ir. Un tad vēl izrietot ārā no tā esam saistīti citur. Bet tīri zinātnieciski, arī no akupunktūras aspekta, mums uz rokām ir ļoti daudz nervi un punkti, kurus, ja mēs apzinātos, mēs varētu sevi ietekmēt. Pieņemsim, ja mums ir stress, satverot īkšķi, riktīgi uzliekot spiedienu un šādi te vienkārši viņu berzējot, tas ir noņemt stresu. Burtiski 5 minūšu laikā. Jā, tieši šādi darot, tu vienkārši sev
spied. Es kaut ko citu berzēs, bet katrā ziņā tas ir labs pieteikums. Tas ir pieejams. Jā, varbūt tā ir vērts kādreiz pamēģināt. Jā, bet tu padomā, ja tu cilvēkam var uzlikt 2 pirkstus uz artērijas un viņu atslēgt, kāpēc tu nevarētu masējo tīkšu sev atslābināt? Tādas lietas vienkārši cilvēkiem uzreiz stereotipizējās ar kaut kādu uga-buga. Man īstenībā, man mājās ir tāds. Kurš tāds kubiciņš tāds, un tur viss pogas. Jā, viss vienkārši pretēju. Man baigi vajag. Montē un vienā rociņā. Jā, baigais stresiņš. Bet man arī brīžiem uznāk tāds, ka vajag kaut ko paspaidīt vai kaut kā tur, pat nezinu, pamētāt pret sievu, kaut kā tur, tā kā tas ir vajadzīgi. Tā kaut kā esam parunājuši, baigi forši. Paldies tev, Niklau, ka padalījies gan ar privāto. Paldies tev par iespēju. Jā, un prieks izpausties. Man patīk, kā mēs šo nomanifestējām tādā tiešā, netiešā veidā, ka mēs saskrējāmies toreiz pasākumā. Un es arī tur kaut ko tusēju, vai ne, draugiem visu atpūšos. Un es tu strādāji, man liekas, darīji savas dēles visus un respektu tam. Un mums bija tāds, kaut kad varētu kaut kur, un šis ir nice, šis ir labs. Tas ir vienkārši laika jautājums. Un, kā teica, kā latviski ir persistence, palīdz man. Es nebūšu labākais. Es tik aktīvi cenšos par anglicismiem latviski pārveidot vienmēr, kas runāju. Man ļoti pagrūti ir. Šitā te persistence bija... kaut kāda neatlaidība. Laikam kaut kāda, jā. Kad kāda neatlaidība, jā. Tā vajag dzīvē reāli. Tā kā super. Paldies jums, dārgie klausītāji, skatītāji, ka bijāt kopā. Niklaus Mičuls, Dante Pecoli. Tiekamies nākamajā epizodē. Draugi, pašlaik atrodos Itālijas Alpos, un mans aicinājums jums ir atrast jūsu spēku avotu. Piemēram, es pagaidām šeit staigāju. Tāpatās vienkārši.